Nereti no saviem draugiem vai paziņām mēs dzirdam tādu padomu. Nepērc putnu gaļu. Tie taču tiek baroti ar stimulatoriem un pilni ar ķīmiju. Interesanti. It kā jau neviens pats savu kāju putnu fermā spēris nav. Toties šis mīts izplatās no mutes mutē. Kā tad ir patiesībā? Vai putnu gaļa, kas tiek ražota lielās putnu fabrikās, savu svaru un apjomu iegūst dabiskā veidā? Ķekavas putnu fabrika pircējiem piedāvā gan svaigu, gan dažādos veidos sagatavotu vistas gaļu. Ik viens, kas kādreiz redzējis Ķekavas putnu fabrikas reklāmas, zina, ka šeit atrodamas labi audzinātas vistas. Protams, tam nav nekāda sakara ar vistu raksturu īpašībām, bet gan apstākļiem, kādos putni tiek turēti. Šī nu ir tā reize, kad arī mēs varam un drīkstam ielūkoties vistu mītnēs. Ja cilvēks joprojām strīdas par to, kura bija pirmā, vista vai ola, tad putnu fabrikā Ķekava viss ir skaidrs. Šeit visa sākums un pamats ir vista. Dejai vistu jeb māšu ganāmpulks tiek iepirkts Somijā. Īpaši aprīkotās mītnēs katrā uzturas apmēram 6800 vistu un 700 gaiļu. Tātad vienam gailim ir 10 sievas. Barības padeve, mikroklimats un gaismas režīms mītnēs tiek kontrolēts un nodrošināts ar specializētu datorprogrammu palīdzību. Ja cilvēku pasaulē parasti pie brangākām pusdienām tiek vīrietis, vistu kūtī viss ir pilnīgi pretēji. Vistas ražo olas, no kurām jāizšķiļas cāļiem, tāpēc tās saņem kaloriju ziņā pilnvērtīgāku barību nekā gaļi. Dienā viena vista var izdēt tikai vienu olu. Parasti ražīgākajā periodā 85% vistu izdēja pa olai dienā. Putnu mītnē ir svarīgi nodrošināt tādus apstākļus, lai putni justos komfortabli. Barībai, ūdenim, ligzdām un īpaši atvēlētai vietai mīlas rotaļām tam visam ir jābūt ērti pieejamam, lai vistas dētu apaugļot olas, jo pretējā gadījumā no tām neizšķilsies cāļi. Vistas netiek turētas būros, jo tas varētu ietekmēt viņu labsajūtu un līdz ar to dēšanu. Mītnes vidū izveidots tāds kā tunelis. Tās ir putnu ligzdas, kuras izklātas ar mīkstāku segumu un norobežotas no pārējās putnu sadzīves telpas ar aizkariņiem. Uz šejieni vistas dodas dēt olas. Tuneļa grīda ir nedaudz ieslīpa, un tajā ir ierīkota transporta lenta, kura visas izdētās olas nogādā uz olu šķirojumā galda. Putnkopas uzdevums ir novērtēt olu kvalitāti gan vizuāli, gan ar tausti un salikt tās inkubācijas sietos. Patiesībā šeit vietā ir teiciens jāpieta skāra jēlām olām, jo pieskārieni nedrīkst nodarīt kaitējumu ne pašai olai, ne topošiem cālītim, kurš oliņā jau ir aizmeties. Kad olas saliktas inkubācijas sietos un sakārtotas transporta paletēs, tās tiek vēstas uz inkubātoru. Inkubators ir kā putnu dzemdību nodaļa, tāpēc būtiski gan šajā, gan visos citos putnu audzēšanas un aprūpes posmos ievērot higiēnu un tīrību. Olas inkubācijas skapjos 18 dienas tiek sildītas, grozītas, mitrinātas un dzesētas, līdzīgi kā to darītu vista perētāji. Ola ir dzīves organisms, tāpēc temperatūras kontrole ir ļoti būtiska. Tā nedrīkst ne pārkarst, ne nosalt. 18. dienā olas pārvieto citos skapjos, tā sauktajos šķīlējos, kuros uzstādīti citi režīmi. Šeit 3 dienu laikā no tām izšķiļas cālīši. Kad tie apžuvuši, tos saskaita un sašķiro pēc dzimuma. Tad visi putni tiek vakcinēti un pārvesti uz broileru novietnēm. Katrā broileru mītnē mitinās apmēram 33 000 cāļu. Tajā viss iekārtots tā, lai putni justos ērti. Tiem ir sagatavota barība un ūdens. Mītnes tiek apgaismotas ar zilu un zaļu gaismu, jo putni gaismu uztver ļoti jūtīgi. Spilgta gaisma tos ļoti sanervozē. Zilā nomierina, savukārt zaļā aktivizē. Šajā mītnē cāļi aug 40 dienas. Pēc 40 dienām no mazajiem cālīšiem izauguši broileri. Gaļas putnu šķirne Kross ir īpaši selekcionēta un paredzēta tieši gaļas ražošanai. Broileri ir īpaši ēdalīgi. Tie pieņem svarā par aptuveni 60 gramiem diennaktī. Pēc 40 broileru mītnē pavadītām dienām putni tiek vēsti uz kautuvi. Ir it kā tāds mīts sabiedrībā, kad tiek lietoti augšanas stimulātori, varbūt kādu hormonu preparātu, lai sasniegtu tādu rezultātu. Bet tas tiešām ir mīts, jo kaut vai no tāda ekonomiskā viedokļa raugoties uz šo problēmu, ja Ķekavas putnu fabrika tiešām lietotu kādus augšanas stimulātorus, tad pirmkārt tās būtu tonām šā stimulātora. Jūs stādāties priekšā, cik tas viss maksātu, un beigu galā, cik tad maksātu tā mūsu saražotā produkcija. Viņi vienkārši nebūtu pieejami vai nebūtu samaksājami. Nekādu brīnumu jau tev patiesībā nav. Pirmkārt, putnu kross ir pielāgots gaļas ražošanai. Tātad gan ģenētiski, gan selekcijas ceļā putni ir izveidoti kā ļoti ātraudzīgs kross.
Otrakārt, es minēšu kombinēto barību, ko mēs izmantojam savu putnu ēdināšanā. Tā ir pilnvērtīga barība, pēc noteiktas receptūras izgatavot, kurā absolūti viss tiek kontrolēts. Gan proteīna līmenis, gan enerģijas līmenis, gan minerālu vielu saturs. Pilnīgi viss, lai putns varētu šajās 40 dienās sasniegt noteikti dzīvmasu. Pēc putnu kaušanas cāļi tiek automātiski mazgāti, tīrīti ar vakumu, atdzesēti un padoti pa līniju uz sadali. Neviens no ražošanas posmiem nebūtu iedomājams bez uzticīgiem darbiniekiem. Путной фабрике Кека работает сегодня 660 человек. Это огромная команда. И каждый человек в этом команде имеет свою роль. Это самый важный момент, это люди. И они часто определяют качество, конечно, и количество, что мы производим. Так что команда – это один из самых важнейших моментов. Bet tagad neliels ieskats, kā top viens no uzņēmuma produktiem – pusspārni lieliskie, kurus sāk ražot tikai pirms 3 gadiem, un tie tik īsā laikā kļuva par patērētāju iecienītu produktu, par ko liecina arī godalga gada prece 2008. Pēc atdalīšanas pusspārnos ar smalkām adatiņām inicē garšvielu sālījumu iekšpusē, lai gaļa iegūtu vienmērīgu garšu. Lai produkta pagatavošanu uz grilu vai pānas padarītu vienkāršu un ērtu, pusspārnus no ārpuses rūpīgi samais ar garšvielu eļļu mērci, kas piedod pusspārniem to neatkārtojamo garšu. Gatavos pusfabrikātus fasē termoformēšanas iekārtā. Gatavajai produkcijai pirms došanās pie pircējiem tiek veiktas kvalitātes analīzes laboratorijā. Kā noteikt, vai tirdzniecības vietā pieejamā putnu gaļa ir svaiga? Nekādā ziņā nedrīkst būt ar izmainītu krāsu. Ja viņam jau ir kaut kāda smaciņa klāt, tad tas jau ir pavisam traki, tad tas produkts ir kaut kur pavisam atradies nepiemērotos apstākļos un nepiemērotā temperatūrā. Es nezinu, vai atļauj aptaustīt to produktu. Parasti jau veikalā to neļauj darīt, bet tad ir arī tāda jau produkts kļūst tāds lipīgs. Viņam jau vairs nav tāda normāls izskats, kā mēs uztveram produktu. Ja tas ir iepakots produkts, tad jau ir daudz vienkāršāk. Tad mēs vienkārši paļaujamies uz ražotāju. Mēs izvēlamies iepakojumu, paskatāmies, kas ir rakstīts uz marķējumu, gan par derīgumu laiku, gan arī par glabāšanas temperatūrām. Protams, ir jāpievērš uzmanība tam, lai iepakojums būtu pilnīgi vesels un nebūtu nekādu redzamu bojājumu.